Labadiena, labs rīts vai labs vakars, Ervīns Butkevičs, un šodien mēs runāsim par mākslīgā intelekta novērtējumu, patiesībā par to, kā lietot un kā gudri lietot mākslīgo intelektu. Un es vēlētos šodien iesākt ar to, ka mēs aplūkojam, kāpēc mēs to darām, kāds tas mērķis ir. Mērķis mums ir iedvesmot, kā mēs varam izmantot ikdienā mākslīgo intelektu, un es vēlos arī dalītos ar savu pieredzi, lai jūs vairāk lietotu to. Ko mēs šodien darīsim? Mazliet parunāsim par mākslīgā intelekta jauno likumu, kas tūlīt stāsies spēkā, un kā tas var iespaidot uzņēmējus. Es pastāstīšu par savu pieredzi strādājot ar mākslīgo intelektu, un paskatīsimies par dažādām iespējām, kā mēs varētu paši lietot to. Sāksim, protams, ar klasisko jautājumu, kā mani tas skar, jautātu uzņēmējs. Pirmais, es varu teikt, ka mainās vide. Ko es ar to domāju? Ar 1. augustu, burtiski pēc dažām dienām, stājas spēkā jaunais mākslīgā intelekta likums, un tas uzliek jaunus pienākumus lietotājiem. Precizēšu. Ne tikai izstrādātājiem, kas kaut kur Amerikā to ir radījuši, bet lietotājiem arī. Man, jums. Otrais, es atzīšos, ka daudziem mākslīgais intelekts un tā rīki ir, protams, jaudīgi, dažreiz nesaprotami, un mums ir kopumā maz pieredzes lietojot šos instrumentus, tādēļ šis likums ir veidots un pārēdz, vienkārši teikšu, aizsargāt sabiedrību no jaudīga, nezināma un maz saprotama, neteikšu radījuma, bet rīka. Mēs dzirdam, lasam un nojaušam, ka citi uzņēmēji jau ietaupa savu naudu un netērē tik daudz laika, sava laika, lai strādātu, apkalpotu klientus, radītu produktus, pakalpojumus. Un mēs negribam palikt nopakaļus, kad citi aizskrien tālāk. Tāpēc šis ir aktuāli un vide ir mainījusies. Tas, kā es strādāju vakar, vairs nav tik efektīvi. Es varētu darīt šodien labāk. Vienu piemēru gribētu minēt. Es kopā ar Ace Logistics, vienu no lielajiem mūsu Latvijas arī loģistikas uzņēmumiem, veidojam asistentu, kas palīdzētu atvieglot uzņēmējam darbu un konkrēti bīstamo kravu transportēšanā veidotu gudras atbildes, jo noteikumi ir tā saucamais ADR 2 grāmatas, katra pa 860 lapusēm, sīkā drukā un ar tabulām un ar grafikiem, un ar noteikumiem ir gana sarežģīti. Tas ir diezgan svarīgi nepalaist kādu precīzu rindiņu garām un ļoti labi precīzi visu izdarīt. Un tad mēs izveidojam šādu asistentu un pamēģināsim paskatīties, ja gadījumā mums ir, es lēkāšu no viena loga otrā, tā. Šeit ir šis asistents, un ja mēs uzliksim jautājumu, piemēram, I have returns from a building site approximately 400 litri. Paskatīsimies, vai viņš mums spēs atbildēt. Šis ir tikai izstrādes procesā, tāpēc, ja es Googlē ierakstītu tādu jautājumu, tur nekas labs nesanāktu. Tūlīt mēs iziesim laukā. Tā. Tagad ir kārtībā vai nē? Tā, mēs tūlīt mirkli. Es izgāju no Presenters View.
Nu, rekā, sanāca tehniskā ķibele ar PowerPointu, bet labā ziņa, ka mēs esam atpakaļ uz strīpas, un paldies LTRK tehniskajam nodrošinājumam. Viss kārtībā. Tātad šis te asistents mēs ievadam iekšā diezgan sarežģītu jautājumu, specifisku, ko mēs lūkojam, ka viņš aizietu uz mūsu tā saucamām zināšanu bāzi, kur mēs esam ielādējuši šīs te lielās apjomīgās instrukciju grāmatas un nemeklējot internetā atrastu, ka nav jāizmanto vai jāpielieto konkrētie tur ADR speciālie noteikumi, jo tu nepārsniedzi 450 litrus. Un mēs mēģināsim skatīties tagad šī te atbilde, tātad based on your information provided, you do not need to fully comply. Un šeit tiek paskaidrots, ka tev tur jāiepako un viss kārtībā. Te parādās arī atsauce uz šo te dokumenta vietiņu, kurā vietā tas tiek rakstīts. Tātad vai nu pats klients, kurš sarunājas ar šo te chatbotu, vai nu darbinieks, kas vēlas uz telefonu ļoti atbildēt savam klientam uz ļoti specifisku bīstamo kravu transportēšanas jautājumu, viņš burtiski 2 sekundžu laikā spēja sniegt ļoti precīzu skaidrojumu. Iesim vienu soli tālāk. Paskatīsimies, ja gadījumā mums ir, paņemsim citu varbūt, mums ir tā, laikam šis ir slaids, nē, tā PowerPoint. Nu jā, paņemsim kaut vai šo te. Un ja gadījumā mēs paņemam, jā, latviski, igauņu valodā un lietuvā, jo pēc būtības tur strādā šīs kompānijas, nu mēs paņemsim, piemēram, igauņu valodā pieprasījumu. Kurš runā igauņu valodā, lai varētu pārbaudīt? Pamēģinam. Tā, aizejam uz šo te. Nē, mums nesanāca, izkopēsim šo te un aiziesim. Mūsu uzdevums ir, ja gadījumā igauņu klienti lieto. Tā, nu jā, gāja runa par 390 litriem, 450 parādās, respektīvi tā atziņa ir, ka arī igauņu valodā šis te pieprasījums tiek apstrādāts. Ko vēl var darīt? Ja jūs palūdzat, piemēram, es gribētu izveidot certifikātu klients, tad viņš jums atsūta šis chatbots speciālo formu, ko jūs lejuplādējat savā datorā, aizpildat un aizsūtat Ace Logistics speciālistam jau iepriekš aizpildītu. Tā mēs iekonomējam Ace Logistics pakalpojumu sniedzēja laiku, klientam ir kontrole pār informāciju pašam, un, protams, tālākā dokumentu apstrāde un pārbaude no profesionāļu puses nodrošina, ka kļūdas iespēja samazinās, laiks samazinās un klients jūt papildus pievienoto vērtību no tā, ka uzņēmums ir nodrošinājis šādu servisu. Kāds ir risinājums mums? Šis modelis konkrēti ir veidots uz uzņēmējiem drošās platformas un ar ChatGPT nevarēs līdz galam to izdarīt. Tāpēc mans padoms lietojiet un izvēlēties tādus mākslīgā intelekta rīkus un modeļus, kuri atbalsta gan SOC 2, ja jūs strādājat medicīnā, tad HIPAA, ja jūs vēlaties pavisam drošu datu pārraidi un glabāšanu, izmantojiet datu šifrēšanas kodu AS256. Ja uzņēmumam ir sensitīva informācija, tas būtu pietiekoši. Vēl viens risinājums veidot šos te moduļus, un šī te programma, protams, atļautu to lokāli. Tas nozīmē, internets netiek izmantots, jūsu uzņēmums strādā ar sensitīvo klientu informāciju uz jūsu serveriem. Ir jārēķinās, ka serveriem ir jābūt jaudīgākiem, GPU jābūt spēcīgākiem un vairāk. Iesim tālāk par likumu
Un galvenā ideja mākslīgā intelekta likumam, es jau pieminēju, ka tas stājas spēkā ar 1. augustu šī gada. Tātad visi riski izmantošanā un izstrādē tiek iedalīti 4 daļās. Nepieņemamā, augstā, ierobežotā un minimālā. Nepieņemams ir, piemēram, cilvēku filmēšana uz ielas, lai noteiktu, kurš ir kurš, vai arī kaut kādas manipulatīvas darbības ar mākslīgo intelektu. Mānīšana. Tātad tas tiek uzreiz arī aizliegts. Visvairāk jautājumus var mums radīt, kas ir augsts risks un kas ir ierobežots un ko man ar to darīt. Un par to tūlīt mēs parunāsim. Pēc definīcijas augsta riska mākslīgā intelekta sistēma ir tāda, kas varētu radīt fiziskai personai veselības, drošības vai pamattiesību ierobežojumus vai problēmas. Tātad šajā gadījumā ir jāveic obligāti šīs sistēmas novērtējums. Ierobežota riska sistēma ir tā, kurām ir ierobežots prasību loks. Tas ir, piemēram, mēs izmantojam mākslīgā intelekta rīku, lai novērtētu kādu, piemēram, kustības fenomenu, piemēram, luksofora un automašīnu kustības biežumu un sadarību. Pieņemsim tā. Minimāla riska sistēma pēc būtības neko nerada un nekur nav kaitīga. Es ģenerēju kaķīša bildīti un parādu to saviem darbiniekiem, un visi ir priecīgi. Mazliet precīzāk, kādas varētu būt augsta riska sistēmas. Tā ir cilvēku biometriskā identifikācija, kuru izmantojam sabiedrības drošībai. Šeit ir nianses, cik daudz mēs drīkstam izsekot cilvēkus, valsts, policija, drošības dienesti. Likums nosaka, ka tikai ar speciālām atļaujām to var darīt, ja tiek vajāti un meklēti noziedznieki vai pazudušie. Kritiskā infrastruktūra, viss, kas saistīts ar internetu, viss, kas saistīts ar enerģiju, siltumapgādi, komunālā saimniecība, tas pats mūsu mīļais Rīgas ūdens un daudzas citas komunālās saimniecības iestādes. Izglītības, mūža izglītības sistēmas, kuras var ieskaitīt vai atskaitīt apmācāmo. Tikko kā kāda universitāte sāks izmantot mākslīgo intelektu, lai izliktu atzīmi studentam, tas nozīmē, ka viņi lieto mākslīgo intelektu augsta riska līmenī. Un uz viņiem attiecas viss, par ko es runāšu mazliet vēlāk. Nodarbinātība, darbinieku meklēšana un novērtēšana, personāla vadība. Es vēlāk parādīšu vienu modeli, kurš ir uzskatāms par augsta riska sistēmu, tad, kad mēs atlasam personāla vadībā kādu potenciālo darbinieku, piemēram, mūsu noliktavas darbam, un mākslīgais intelekts pasaka, šis Pēteris vai Anniņa ir labāki pār Juri un Ojāru. Sabiedriskie pakalpojumi, Rīgas satiksme, piemēram, veselības centrs 4 ARS, jebkura slimnīca, un finanšu pakalpojumi, sveiciens bankām un apdrošinātājiem. Likuma varas nodrošināšana, tiesu vara un demokrātiskie procesi. Mūsu pašvaldības, valsts aģentūras, tieslietu ministrijas pakļautības iestādes, tikko kā lieto mākslīgo intelektu, viņi tiek pakļauti paaugstinātām prasībām, un sabiedrībai būtu jājūtas labāk, ka viņi 2-3 reizes pamērījuši pirms pajautā un pieņem lēmumu.
Un migrācijas, patvēruma un pārvaldības un robežu kontrolē. Robežai ir jābūt drošai. Viss kārtībā. Piemērs medicīnas iekārtas. Varbūt kāds no jums jau ir izmantojis pakalpojumu, kad vai nu rokas skaneri vai nedaudz lielākas iekārtas tiek izmantoti, lai, piemēram, kā šajā gadījumā noteiktu, cik dzimumzīme ir potenciāli bīstama vai tomēr labvēlīga. Un mākslīgais intelekts šajās ierīcēs jau gadiem tiek izmantots, un tas dod procentuālu varbūtību, ka šī dzimumzīme ir ļaundabīgs audzējs. Protams, ārsts, kas pārauga šo te ierīci, gala rezultātā pieņem lēmumu operēt, neoperēt. Un kāpēc, kādi vēl papildus izmeklējumi ir jāveic, testi, piemēram. Un tur viss ir kārtībā, bet šīs sistēmas saucās augsta riska sistēmas, un medicīnas iestādēji, sākot ar 1. augustu, jāsāk gatavot dokumenti un personāls, protams. Vai arī magnētiskās rezonanses skaneri, kā cits piemērs no medicīnas pasaules, arī ierīce, kurā ir mākslīgā intelekta modulis. Par ierobežota riska sistēmām. Piemēram, tas ir, atceraties, nepieņemama riska, augsta riska, un tas ir zemāks, un te būs visvairāk šo te modelīšu. Tā ir automatizēta klientu apkalpošana, zvanu cenas sūtīšana, WhatsAppam, e-pasta izsūtīšanas sistēmas, dokumentu uzskaite. Mēs paņemam Exceļus, ieliekam mākslīgā intelekta modulī, viņš izvelk anomālijas un pasaka, lūdzu, paskaties, šeit ir problēma. Pētījumi, lielo datu apstrāde, tekstu lielo apstrāde ļoti labi darbojas, svešvalodu tulkojumi. Cilvēks joprojām labāk to izdara, bet pamat līmenī mēs varam saprast, kas notiek. Teksta izveides, attēlu veidošanas, nu šeit visvairāk mākslīgais intelekts tiek izmantots, bet arī ko tas nozīmē, mums būs jābrīdina lietotāji, ka tika izmantota sistēma. Un tur vēl dažas lietiņas jāizdara. Piemērs. Es, piemēram, savām uzņēmumam, man ir būvniecības uzņēmums, vēlos izveidot darba instrukciju, un konkrēti man šobrīd vajaga cilvēkus noinstruēt par sastatņu lietošanu. Es izmantoju paša uztaisītu tādu chatbotiņu, darba aizsardzības asistents būvniecībā. Pirms tam, es šajā modelītī, manā asistentā, esmu ielādējis samērā daudz, manuprāt, noderīgas informācijas, kuru lūkšu izmantot mākslīgā intelekta tam rīkam, konkrēti manam pielāgotājiem, lai viņš izveido šo te darba instrukciju. Un rekur 3 sekundēs man viņa ir, es esmu priecīgs un forši. Izlasu cauri, pārbaudu, salieku to, ko man vajadzētu salikt vēl, vai pamainu vārdiņus, ielieku savu uzvārdu, piemēram, valdes loceklis, un laižu tālāk. Šis ir dokuments, kurā izmantota ierobežota riska līmeņa modelītis, bet tas nav konkrēta cilvēka novērtēšanai. Mēs vienkārši dosim šo dokumentu visiem, kas kāps uz stalažām. Tāpēc mans pienākums būtu no 1. augusta pateikt darbiniekam, šo te ir izstrādājis mākslīgais intelekts. Kā tas tiks darīts, varbūt tur maza būs, teicam, rindiņa uzrakstīta uz dokumenta, un ar to pietiek. Laiks rādīs. Pagaidām mēs vēl to nezinām. Kāds mans ieteikums, risinājums katram no mums? Veidojam savus zema riska modelīšus, asistentus, kur mēs zinām, ko mēs esam palūguši, ko mēs esam iedevuši, kādus dokumentus pielikumā, ko tas dara, un ja vajag, tad pasakam kādam, ka mēs palīdzību palūdzām arī mākslīgam intelektam. Sapakot,
sastrukturizēt vai izveidot kaut ko. Šeit ir konkrēts gadījums, es uztaisu ļoti vienkārši, un to jūs arī bez maksas varat paši izveidot, izmantojot custom GPT. Jūs dodat savas instrukcijas, un es izveidoju, piemēram, LinkedIn rakstu, izveidēju vienu savu botiņu, es ielieku pielikumā arī savus paraugus, kāds ir mans stils, jo es lūdzu savā stilā, manā stilā rakstīt šo te rakstu. Es iedodu tikai ieejā, teiksim, ideju vai raksta kaut kādu fragmentu, un tas tiek pārveidots, un gala rezultātā man ir raksts vai bloga posts, kas ir īsāks, ar attēlu, ko es varu ātri ielikt LinkedInā. Par novērtējumu. 3 lietas, ko es gribēju šeit pateikt. Augsta riska sistēmām, mākslīgā intelekta lietošanai, ir obligāti jāveic novērtējums. Par to mazliet parunāsim, kā tas tiek darīts. Ierobežota riska sistēmām nav jāveic novērtējums. Minimāla riska sistēmām nav jāveic novērtējums. Paldies birokrātiem Eiropas Savienībā. Viņi neapgrūtina mazo vidējo uzņēmēju dzīvi, un tas ir forši. Šeit ir viens piemērs, mans raksts LinkedInā, arī izmantojot mākslīgo intelektu, protams, kad es pārtaisīju ziņu par to, ka tika diskutēts par to, ka ir jātaisa vai nav jātaisa ārējais novērtējums augsta riska sistēmā, jo pastāv 2 iespējas. Pašnovērtējums. Uzņēmums sataisa visus dokumentus, pārbauda, saliek visu mapītēs, sašuj, un tad, kad notiek kāda pārbaude, viņa saka, re, kur mapīte skatieties. Vai arī tev ir mapīte sašūta, sataisīta, bet trešās puses pārbaudītājs atnāca, pārbaudīja un pateica, ka viss ir kārtībā, un tev ir dokuments. Mēs esam kārtībā. Un šajā gadījumā medicīnas ierīcēm, aviācija, heavy machinery, viss, kas ir lielās industriālās mašīnas, preses, lifti, ir jāveic neatkarīgs trešās puses audits. Līdzīgi es pieminēju liftus. Līdzīgi kā liftiem varbūt redzēt tādas uzlīmītes. Kāda organizācija atnāca un paskatījās, ka visas troses, visi gultņi un visi stiprinājumi ir labi un droši, un uz kaut kādu periodu ir izsniegta atļauja lietot. Kaut kas līdzīgs notiks arī tagad ar mākslīgā intelekta rīkiem kritiskajā infrastruktūrā, kuri saucas augsta riska līmenis. Augsta riska līmeņa novērtēšanai ir 5 lieli posmi. Vēlreiz, jūs varat to darīt paši. Jūs varat palūgt kādam to izdarīt. Certifikācijas centrā ir šāds sadalījums. Vispirms tiek pārbaudīta dokumenti, lai visi būtu kārtībā. Piemēram, viens no dokumentiem vai ar pavēli ir nozīmēts atbildīgais uzņēmumā. Vārds, uzvārds, amats un valdes loceklis to ir parakstījis. Un atbildīgais zina, un viņam ir dokumenti, kad viņš saprot, ko viņš dara saistībā ar mākslīgā intelekta pārvaldību. Tad ir tehniskais novērtējums. Es jau minēju dažas idejas par, piemēram, par datu uzglabāšanas vai pārraides šifrēšanu. Es minēju par to, ka ir jābūt datu uzskaitei, glabāšanai un piekļuves speciālām atrunām un sistēmām un firewalliem, ko SOC 2 nosaka. Ir vairākas lietas, kas ir jāparedz šajā jomā. Ir speciālas programmas no Microsofta un IBM, kuras pārbauda, cik droši strādā šis te augsta riska mākslīgā intelekta modelis. Un vēlreiz saku, to ne tikai jādara izstrādātājiem, jo daudzi no mums varētu arī izstrādāt savus modeļus, bet arī lietotājiem. Tad ir drošības testēšana, ir tās saucamais bias reviews, cik daudz notiek halucinācija, cik daudz ir novirzi no tā, ko mēs sagaidījām.
Tad mēs skatāmies cilvēki, kas strādā ar šīm sistēmām, lai viņi zina, ko dara un ko nedara. Un šeit ir ļoti interesanta informācija, ko mēs ideja, ko mēs bez maksas varam darīt. Mums jāsašķiro mūsu uzņēmuma informācija parastajā, vispārīgajā, general un klasificētajā. Tātad ir kaut kādi uzņēmuma firmas noslēpumi, kaut kādi īpaši sensitīvi dati, kurus nevajadzētu sūtīt kaut kur. Jebšu, ja mēs izmantojam mākslīgo intelektu, mēs zinām, kā droši šos te datus var apstrādāt. Un savukārt vispārīgā informācija, es gribu tagad savu Excel tabulu izanalizēt mierīgi, jo tur nav īpaši sensitīvas informācijas, bet katram dalībniekam to ir jāzina, lai nebūtu ziepes vēlāk. Un, protams, atzinuma izsniegšana, ja gadījumā tas ir trešās puses novērtējums. Kādas ir prasības ierobežota riska sistēmu ieviešanai, ja jau ir sakārtos GDPR dokumentācija? Papildus GDPR-am ir jānodrošina atvērtība. Tātad cilvēkiem ir jāpasaka, ka tika izmantota mākslīgais intelekts, lai izveidotu šo vispārīgo fotogrāfiju. Nu, pieņemsim, ja, kas parāda, kā mans produkts tiek lietots. Ir jābūt elektroniskajam vislabāk. Uzskaita žurnālam, kur mēs reģistrējam novirzes un kļūdas. Piemēram, mans pieprasījums par kravu piegādi bija tāds, un viņš man izdeva kaut ko dīvainu šeit. Pēc būtības šim ir jābūt nofiksētam. Lai, zinot kļūdas, mēs uzlabotu modeli, jo, paldies Dievam, mēs varam fine-tuningot, uzlabot šos te modeļus. Nākamais ir jābūt obligāti atbildīgajam cilvēkam, kurš ir izgājis apmācību. Dažreiz, līdzīgi manis pieminētie liftu pārbaudītāji, viņi arī ir apmācīti skatīties uz pareizām skrūvītēm, mērīt pareizi trosītes un gultnīšus. Un pārējiem apmācība darbiniekiem, lai zinātu pamatprincipus un sistēmas, lai jebkurš pieprasījums no klienta, sakiet lūdzu, vai šie dati kaut kur aizgāja prom mākonī manējie, jūs varētu paskaidrot, nē, tie glabājas pie mums serverī, un mums ir procedūra un protokols, kā mēs nodrošinam viņu drošību. Neaizgāja viņi nekur mākonī, jo mēs lietojam enterprise sistēmu, un tā neglabā, piemēram, mākonī datus. Kāds ir risinājums šeit un tagad? Mēs varam izmantot mākslīgo intelektu riska novērtēšanas vietni. Pamēģināsim aiziet uz to un paskatīties, vai viņš aizies. Nē, mēs aiziesim savādāk. Mēs aiziesim šeit un certifikācijas centrā. Šeit ir tāda anketiņa, un mēs aizējam uz Eiropas Savienības vienu no oficiālajām mājas lapiņām, un šeit, piemēram, es būšu lietotājs. Labi, un tur mainās tālāk tie parametri, tad, kad mēs spiežam šīs te podziņas. Un to katrs uzņēmums var veikt pats, lai zinātu, kurā riska līmenī jūsu modelis atrodas. Tā, vai jūs... Tātad different name. Nē, mēs nemodificēsim. Mēs izmantosim esošo, piemēram, ChatGPT. Un uz tā bāzes taisīsim savu pielāgotu asistentu. Do you meet any following? I'm established in... Jā, es esmu Eiropas Savienībā. Kādas sistēmas developed and use exhaustive military nebūs? Public authority. Pieņemsim, es esmu CIA. Research and development activity. Nē, mēs nepētīsim. Development provided to free and open source. Pieņemsim, ka mēs GPT, tas nav open source, lietosim. People, personal, non-professional. Nē, neviens no šiem. Prohibited. Exploiting vulnerabilities, biometriskā social scoring, predictive. Jā, šis ir aizliegts. Tikko kā jūs piespiedīsiet, viņi pateiks, hei, beidz. Real-time biometrics, none of above, high-risk system safety components. Tā, civila aviācija, ne, agriculture, pieņemsim.
mēs kaut ko darīsim ar optimizāciju foresteriem. Nu, piemēram, mežā strādāsim. Man ir daudz dažādas meža tehnikas, un tā ir liela, smaga un vēl kaut ko. Un es gribu pētīt, kā visefektīvāk izmantot šo te varbūt, tur es nezinu, degvielu un optimizāciju. Agricultural Forestry Vehicles. Piespiedīsim. Uzreiz es nokļuvu pie rezultātiem. Tātad, your system likely falls under Article 2, uzspiežot jūs aiziesiet un redzēsiet, kas tur pateikts. Accept it means that only applies and you should comply with any existing regulations, stay on the look at all new developments for the compliance mostly obligate. Neko nesapratu, piedodiet. Pieņemsim, mēs neesam šie. None the above. Paņemsim kaut ko citu, machine toys. Bet, protams, tur jāaiziet un jāpalasa tas likums. Medical devices. Nu, es strādāju ar medical devices. Is your product safety required to undergo third party conformity? Jā, mani pārbauda kaut kas, jo tā ir rentgena iekārta, pieņemsim, jā. Ok. Laws article, transparent, jā. Te parādās noteikumi, transparency, motion recognition, manipulating image, nē. Your results. Ok, un šeit ko jums vajadzēs darīt? Bet pēc būtības jūs esat augsta riska sistēmā un tālāk parādās, kas ir jums jādara saskaņā ar likumu. Diezgan sarežģīti lasīt, bet jūs to varat izdarīt, un tas, ko medicīnas iestādes vadība šobrīd gaida, un, protams, visa Eiropa arī dzen, ka tiks gada laikā veidotas apakšinstrukcijas pa nozarēm, kā, piemēram, farmācijas uzņēmumiem rīkoties, kā rīkoties loģistikas uzņēmumiem, dzelzceļa pārvadātājiem, kā rīkoties pašvaldībām. Cerams, ka tas tiks arī mūsu nacionālais uzraugošā iestāde, kas tiks nozīmēta, vēl tikai tiks, arī mums mēģinās latviešu valodā nesarežģīti paskaidrot. Šis ir sarežģītāks variants, bet ja kas, vienkārši zvaniet un tiksim ar to galā. Ok, vai kaut kas bija vēl? Nē. Vēl es gribētu pastāstīt, ļoti labi. Vēl es gribētu pastāstīt, kā mēs varam ikdienā izmantot mākslīgo intelektu, un es minēšu vairākus piemērus. Varbūt kāds no tiem jums patiks, un jūs paši varēsiet tālāk darboties. Pieņemsim, mēs esam business to business vidē. Mēs pārdodam citiem uzņēmumiem savus pakalpojumus vai produktus. Un gan klientu apkalpošana, gan CRM ir tas, kas pasaulē šobrīd visvairāk tiek izmantots. Precīzāk tā, jomas, kurās mākslīgo intelektu izmanto visvairāk. Es izveidoju vienu no papildu rīkiem, kas palīdz šādam darbam, kur sākumā es ievietoju mūsu dokumentus, otrajā daļā es ievietoju informāciju par klientu, tik cik man ir un es publiski varu atrast. Un balstoties uz mūsu produktu, klienta profilu un iespējamām vajadzībām un izteiktām un neizteiktām vēlmēm, tad tiek sagatavots pielāgots piedāvājums, ko mēs, kā pārdevēji, varam paņemt, izlasīt, sagatavoties un doties uz tikšanos. Piemērs. Pieņemsim, man patīk medicīna. Pieņemsim, man ir produkts, sarežģīta kompjūtera programma, kas vada slimnīcas un privātas medicīnas iestādes. Tātad visa pacientu uzskaita, visa ārstu dokumentācija un daži kādi citi vēl smalki papildrīki. Nu, maksā nevāji un pārdot es varu nepārāk daudz. Latvijā iespējams man ir potenciāli 15 līdz 20 klienti. Viņi nopērk gatavo produktu un tad mazliet katru gadu man maksā. Es
esmu pārstāvis un es tirgoju šādu programmu. Viens no maniem potenciālajiem klientiem ir Anti-Aging, pieņemsim, institūts. Mēs zinām, ka Zane Rēvalde ir lielā saistībā ar veselības centru 4 Māri Rēvaldu. Mēs iesim pie Zanes, un priekš tā mēs ievadam manā asistentā šo te informāciju, visu, ko mēs zinām par veselības centru 4 un Zani Rēvaldi un Anti-Aging institūtu, un rezultātā man tiek izdots skripts, samarīs, ko man Zanei būtu jāpastāsta. Pieņemsim, piemēram, kā šis jaunais varētu tikt integrēts ar viņas jau iegādātajām vai darbināmajām citām software sistēmām. Kas notiks ar datu drošību? Kādā līmenī mēs varētu pacelt to? Kā mēs varētu atbalstīt viņas jaunos darbiniekus, kas strādā Anti-Aging institūtā, lai viņi zinātu lietot šo te sistēmu, un daudzas citas lietas. Cits piemērs. Un šeit ir tas gadījums, kad tiek lietots mākslīgais intelekts kā augsta riska sistēma. Bet, ja es apzinos un sakārtoju dažus papīrus, ļoti iespējams man pilnīgi pietiktu ar pašnovērtējumā šādu atzinumu, un es nebaidos viņu lietot. Es esmu uzņēmums, man ir noliktava, un patiesībā nē. Šis ir jaunu klientu atlase. Par noliktavu es mazliet vēlāk runāšu. Par jaunu klientu, kuram nav vajadzīgi jauni klienti, bet pieņemsim, es esmu uzņēmums, paņemsim Attēls R, kurš ražo dažāda veida jaukas mēbeles, mēbeļu komponentes, un mēs esam izgudrojuši jaunu slēdzenīti, ko izdomājām, kā būtu, ja mēs varētu eksportēt vēl. Latvijas uzņēmums vēlas eksportēt, un paņemsim 2 tirgus - Norvēģiju un Zviedriju. Somiju pagaidām nē, tas būs 3. kārtā. Šie te 2. Un tas, ko es vēlos kā uzņēmējs, es katrai valstī gribētu, tas ir darba uzdevums tagad mākslīgam intelektam. 5 pilsētas lielākās katrā no valstīm, tātad kopā man būs 10. Es gribu, lai mākslīgās intelekta mans asistents atrod labākos uzņēmumus iebūvēto mēbeļu montāžai. Tātad, vēlreiz, man vajag tos, kuri uz vietas tajās pilsētās montē mēbeles objektos, jaunajos būvniecības, jo man ir tās eņģītes, es gribētu tās eņģītes viņiem pārdot. Es gribu, lai tie nav jaunieši tādi ļoti, bet viņam jau ir pieredze, vismaz 10 gadi nozarē. Es gribu, lai šī organizācija ir piedalījusies vismaz 10 lielu, kas ir liels, tas ir cits jautājums, bet tā saucamo residential projektu apbūvē, jo Skandināvijā ir viens no noteikumiem, ka tu būvniecības projektu nodot ar virtuvi un iebūvētām skapjiem. Tas nozīmē, ka tur tās eņģītes jau būtu. Es gribu firmas nosaukumu, es gribu mājaslapu šīs firmas, vārdu, uzvārdu personai, kas ir atbildīgs par šo te jomu, es gribētu viņa vai viņas amatu, es gribētu darba e-pastu, un es gribētu palūgt, lai iedot man mobilā telefona numuru šim cilvēkam. Tas viss ir darba uzdevums manam mākslīgā intelekta aģentam, kuru es izveidoju. Rezultāts. Norvēģijā, tās ir pilsētas Oslo, Bergene, Stavanger, Trondheima un Drammenē, konkrētie cilvēki, un man principā apmierina. E-pasti visiem ir ok. Tā ir Zviedrija, Stokholma, Göteborga, Malmo, Uppsala un Vesterās izrādās, ja? Es skatos Dandors, Trenoskaro Valley, tas laikam Eiro Sliding Doors, super, Hava Sliding Solutions, ir ok.
Tagad mans uzdevums uztaisīt tādu uzrunu vai atrast, piemēram, caur BNI tāviņu kontaktus, kad man rodās vai nu silts ieteikums vai neatvairāma vēlme satikties ar mani, jo es lidošu un konkrēti ar šiem cilvēkiem sākšu runāt par biznesu un pierādīt, kāpēc mana eņģīte ir labāka nekā itāļu eņģītes. Jo man ir produkts, kuru es izveidoju eksportam. Kur vēl es varu izmantot mākslīgo intelektu? Es to izmantoju ziņu filtrēšanai. Es pamēģināšu aiziet, paskatīties, kā man viņš šobrīd izskatās. Rekord feedlay mana izlase. Šeit es varu filtrēt visas ziņas. Pēc būtības tas ir RSS, kurš sagājis kopā un mākslīgais intelekts izmanto šo, lai priekš manis sasumētu tas, kas mani interesē. Un tā mēs redzam, jā, 9 stundas, dažas dienas, tad 5 stundas jaunākie un mazliet vecākie raksti par dažādām ar mākslīgo intelektu saistītām tēmām. Tie ir dažādi resursi, kur viņi tātad ir to, ko es piekritu, ka šie var nākt kā feedi man, un es katru dienu izēju cauri, un sausais atlikums A, es zinu, kas notiek nozarē, B, es izmantoju to, kā papildus jaunu iespēju iegūšanai, piemēram, parādās jauna informācija par jaunu modeli, es eju, spētu un iemācos kaut ko. Un C, ja raksts man patīk, piemēram, atvainojos, Mits ir izveidojis kaut ko datu bāzu apstrādei, un es varu aiziet uz Massachusetts Tehnoloģiskā institūta konkrēto lapiņu, kur tas raksts ir. Man patīk kāda doma, es nezinu, šī te, piemēram, patīk doma, es viņu izkopēju, un no šīs domas es izveidoju jaunu savu, jau rakstu, palūdzu, vai šeit man tagad būs viņš, droši vien palūdzu Perplexity, lai savāc citus vēl faktus, iedodu sev Foxam, kas ir viens no GPTs, lai tas izveido garāku nekā parasti, jo ir ierobežojumi raksta garumam. Es gribu nevis blogpostu, bet es gribu rakstu garu ar 4, piemēram, vai 5 attēliem. Es saku, uztaisi man tādu, un tur step by step notiek šī raksta izveide, un tad es šo rakstu varu ielikt vai LinkedIn sadaļā articles, mani raksti, vai es varu iedot, lai ieliek manā mājaslapā, vai arī viņš gatavs publikācijai kādā no mēdījiem. Es varu to visu lūgt, lai izveido latviski. Protams, raksts jūs var patikt vai nepatikt, dalie 3 veids, kā tās bildes tiek ģenerētas, bet raksts ir pagarš, man sanāca 4 griezumus sataisīt, bilžu varbūt šajā gadījumā ir par daudz, bet, tāds ir modelis. Vēl ir, protams, varianti to pašu feedlay izmanto. Jums ir ziņa. Jūs pasakat, jā, šī ziņa man patīk, un caur make.com viņa tiek pārveidota par jūsu rakstu, pilnīgi izmainīti teksti. Tas pats make.com caur automatizāciju uztaisa to ielikšanu jūsu, piemēram, LinkedInā. Šai gadījumā jums būs jāsaka, gribu šo, yes, sanāca labi, yes, varbūt pieliekat savu piemēru, un viņš aiziet publikācijai, jo dažreiz rakstīšana un ievietošana 2 reizes nedēļā jūsu LinkedInā kādam sagādā grūtības. Rekur, iespēja. Kur vēl es izmantoju? Grāmatu un rakstu pārskatam. Atzīšos grēkā. Man ir daudz dažādu PDF grāmatu, bet ne visas es viņas izlasīju. Ko darīt? Viena no iespējām ir lūgt speciāli pielāgotam jūsu asistentam, mākslīgā intelekta, lai tas sataisa katras nodaļas īso aprakstu, izvelk, kas ir oriģināls, izvelku, ko varētu pakritizēt, un
piemēru vai alegoriju izveido, lai atmiņā paliktu kā āķis. Un tā ir par katru nodaļu. Atzīšos, grāmata, kas ir 400-500 lapušu bieza, es tieku tagad galā ar to aptuveni 10 minūtēs. Es saprotu, kas tur ir. Protams, emocionālā iesaiste un līdz izdzīvošana iztrūkst. Taču, lifehacks, jūs varat visu to savu biblioteku, kas ir dažādu grāmatu, iziet cauri un ātri sadalīt. Ok, sapratu, kas tur bija, šo es lasīšu no old school variantā, no sākuma līdz galam pats. Tātad jūs atšķirat un atstājat tikai pašu interesantāku. Vai arī, piemēram, kādā no nodaļām ir oriģināla doma, ko autors izvirzīja. Jūs vērat šo te PDF grāmatu, tad šo te konkrēto nodaļu un izejat cauri konkrēti. Kāpēc viņš tā domāja un ko ar to varētu darīt? Tātad summary ir viens veids, gap analysis, ja jūs taisat pētījums, ir super cits veids. Vienu PDF salīdzināt pret otru PDF ir pavisam cits veids. Ir dažādi rīki, vienkāršie GPTs. Jūs varat, ja jums ir pielikuma augšuplādēšana, varat pielikumu augšuplādēt un katru grāmatu atsevišķi, taču instrukcijas, ko jūs izveidojāt iepriekš, tās palīdz neradīt velosipēdu katru reizi no jauna. Jūs jau izmantojat algoritmu, sakiet, tagad šo grāmatu, un viņš noteiktā veidā sastrukturē nevis pavirši, bet tā nopietni sastrukturē, lai jūs nepazaudētu kādu labu domu. Pamēģināsim. Viens man mīļš rīks, kuru es izmantoju, ir Notebook LM. Tas nāk no Googles. Un līdz ar to latviešu valoda tur ir ļoti laba, un viņi prot labi darboties. Un kā jūs redzat, es kaut kādas te jau grāmatas sataisījis, esmu gan pār mākslīgā intelekta likumu, bet es paņemšu kaut ko pilnīgi neparastu. Rehabilitācija. Šeit es esmu ievietojis, manuprāt, cik man te bija, kaut kādi 54 dažādi avoti. Un kādu mēs jautājumu varam uzdot? Respektīvi, tas jautājums aizies tikai uz šīm grāmatām. Un tas, ko es varu darīt, kā zināšanu tās bāzes, konkrētās jomas, sarunāties ar šīm grāmatām un dabūt gan grāmatu salīdzinājumus, gan izvilku domas, piemēram, kā? Kur mums garais? Labi. Nu labi, rakstīsim. Kā testēt zīdaiņu kustības traucējumus plecu. Es neesmu mediķis, tāpēc mans jautājums iespējams mazliet muļķīgs, bet pamēģināsim, vai viņš spēs kaut ko atvainojot. Labi. Paskatīsimies, kādas ir akūtas plaušu tūskas. Iespējams, tur tāda nebija par plecu locītavām zīdaiņiem. Viņam ir jāizlasa visas tās grāmatas. Jā, ok. Respektīvi, kur ir labums? Šeit ir avoti. Uzejot, jūs varat, teiksim, meklēt konkrēto, šeit nav labi formatējies tikai, bet pēc būtības avots, no kurienes tiek ņemta konkrētā atziņa vai informācija. Tūskas vēni, komplikācija pēc plaušu kontūzijas. Nu labi, paņemam šos te jautājumus, kas tur visdrīzāk ir kaut kas. Bet netika sniegt avot, bet šī ir arī laba ideja, jo viņš nesāk izdomāt nepareizu atbildi. Viņš pasaka, es vienkārši nezinu. Tā viņš ir mācīts.
atgriežoties, jūs varat second brain, ja jūs patīk, piemēram, stoicisms vai kāda cita tur filozofija vai, es nezinu, jūs varat salikt tur to stoicistu grāmatas un izveidot no savu tā kā personīgo padomu devēju. Šeit man ir saliktas vadlīnijas datu drošībai, pats likums, Large Language Models novērtējums, GDPR, starp citu, ar ko atšķiras GDPR un EU AI. Tagad viņam vajadzētu izlasīt vienu dokumentu, otru dokumentu un atrast atšķirības GDPR-am un, kas galvenokārt regulē uzvedību, personu datu apstrādi un datu subjektu tiesības, mākslīgi galvenā tirgus piekļuves un produktu regulē, vispārīgi uzvedības principi, izmantošana subjektu tiesības. Kāds teksts. Līdzīgi citām attiecas risku. Nu jā, mēs runājam, kā GDPR nerunā par riskiem, šeit tiek klasificēts pēc riskiem. Jā, atšķirībā uz visu veidu personas datu apstrādi balstīta, jā, standarts starp citu tūlīt, nu cik nu tūlīt, bet tiks pieņemts 42,000 standarts ISO, kas specifiski definē kvalitāti mākslīgā intelekta izmantošanai. Jā, jā riska definīcija galvenā tiek pievērsta sistēmai. Ok, kā jūs redzat, ir dažādi avoti, kur parādās oriģināls, no kurienes tika paņemta šī doma. Jūs varat padziļināti papētīt, kāpēc šāda frāze parādās. Ja? Ļoti labs variants. Jā, Notebook LM bez maksas. Kur vēl var izmantot? Nu, ekspertu idejām savai attīstībai, sava uzņēmuma attīstībai. Mēs iedodam custom instructions un mums izveidojas sava padome. Piemēram, viens no maniem uzdevumiem ir manas mājas lapas upgrades, tā lai tas būtu SEO draudzīgāks, nu pieņemsim. Un priekš tā man ir vajadzīgi gudri cilvēki. Un es vispirms atrodu, kas ir šie gudrie cilvēki. Un man iedod sarakstu, ka vieni no tādiem prātvēderiem šajā jomā, SEO jautājumā, Kornēls Patēls, Kancels, doktors Lī, Gordons un Hovarda doktors. Tātad katrs no viņiem ir uzrakstījis, iefilmējis, komentējis daudz dažādu ideju un balstoties uz šo informāciju, tālāk es sāku ar viņiem sarunāties. Man ir konkrēts jautājums un es varu katram no viņiem pēdiņās ielikšu, lūgt, un man viņi atbildēs. Es varu palūgt, lai katrs no viņiem izsaka savas domas par kaut ko ļoti īpašu. Piemēram, kā man labāk backlinkus noformēt? Katrs no jums pasakiet lūdzu savu ideālo variantu 2024. gadam. Un tad es saņemu atbildi no katra no viņiem par šo te konkrēto specifisko vienu jautājumu. Es veidoju savu padomdevēju ekspertu asistentu, kur es vēl varu izmantot mākslīgo intelektu, un šis ieiet manis jau pieminētajā augsta riska modelī, bet vienalga ir forši, un visdrīzāk es paredzu, ka daudz uzņēmumi tādus varētu ieviest un sev pielāgot. Piemērs, mēs meklējam manai noliktavas vadītāju, un man ir darba apraksts. Tas var būt angliski rakstīts, tas var būt latviski rakstīts, tur nav nekādas saistības. Es izmantoju angliski šo te darba apraksts, ko es gribu no šī cilvēka, ko es sagaidu. Pieņemsim, mēs saņemam
5, 6 pieteikumus. Atnāk pavadu vēstule, pieteikuma vēstule, un atnāk šīs personas CV. Konkrēti Jasons Millers, es redzu, ka viņš ir strādājis Amazon noliktavā, viņam ir izglītība loģistikā. Man šķiet, ka pietiekoši kvalificēti, lai es paskatītos uz šo te cilvēku nopietni, un es šo te CV, pavadu vēstuli, pielieku klāt tam mūsu darba pieprasījumam, meklējumam, un man mākslīgais intelekts izanalizē šo te pieteikumu pēc tiem kritērijiem, kuri man šķiet gan tika uzdoti, un man šķiet ir svarīgi. Un, piemēram, tiek nomērīts, cik šis kandidāts precīzi atbilst tam, ko mēs gribam. Un 8 no 10, 7 no 10, 9 no 10, 9. Un beigās tiek parādīts procentāli, kāda ir atbilstība un kur ir stiprās un kur ir vājās puses. Piemēram, šim cilvēkam vajadzētu papildus apmācību dažās jomās, kas specifiskas manai noliktavai vai manam biznesam. Piemēram, ja man ir farmācijas produktu noliktava, viņš ir strādājis Amazonā, un tur ir mazliet citas prasības, kas ir farmācijas noliktavā. Man vajadzētu nedaudz ar šo cilvēku pastrādāt, bet gala rezultātā mēs novērtējuši esam kandidātu, un es kā personāla daļas vadītājs tad eju pie sava atbildīgā valdes locekļa, saku, klau, no 5 pieteikumiem man patika, un es izanalizēju, ka 2 ir vispiemērotākie. Rekur šis un šis. Jums var uzdot jautājumu, kā tu to zini? Šīs prasmes viņam, konkrētam Millera kungam, ir visaugstākas un labākas nekā citiem. Ir viens trūkumiņš, bet ar to mēs varam tikt nākamajos 3 mēnešos. Valdes loceklis paskatās un saka, labi, man patīk šis arī. Lūdzu, uzaicini viņu uz pārunām. Jums tas atvieglo darbu un samazina risku. Alternatīva, jums ir jātiekas ar visiem 5, lai pēc savām sajūtām mēģinātu nojaust, kurš ir labāks. Es nesaku, ka tā nevajag darīt. Sajūtas ir baigi stiprais filtrs, bet tas ir, kā var palīdzēt mākslīgā intelekta rīki. Kopsavilkums. Mēs būsim tikuši gandrīz 1 stundas laikā, un tas ir super. Es centos šodien iedvesmot jūs vairāk izmantot mākslīgo intelektu un mēģināju paskaidrot, ka radot personīgos asistentus un automatizācijas procesus, uzņēmums var iegūt, jūs varat iegūt personīgi vairāk laika sev un tērēt mazāk. Runājot par jauno likumu, kas stājas spēkā 2024. gada 1. augustā. Es gribu teikt, ka patiesībā tas nav nekas briesmīgs un tas ir vērts, lai mēs sabiedrība justos drošāk, kad kāds izmanto ļoti jaudīgu instrumentu un zin, ko viņš viņa dara. Un ir droši, ka tie dati, kas bija ievadīti, vai arī mūsu dati, ko mēs iedavām, netiks kaut kā nepareizi izmantoti. Vienīgais, protams, mums ir jāseko ļoti uzmanīgi, lai ierēģi nepārcenšas un nemēģina tagad mums uzgrūst pārāk lielas prasības. Es ļoti ceru, ka Latvija nebūs pirmrednieku vidū. Pirmrednieku pēdiņās. Mana pieredze strādājot ar mākslīgā intelekta rīkiem, manuprāt, veidojot asistentus un automatizāciju, mēs varam iegūt ekonomiju, naudas, laika, arī nelielajiem, bet arī mazajiem uzņēmumiem. Personīgi man, individuāli, es varu pieņemt labākus lēmumus, izdarīt to, ko es kādreiz varbūt nedarīju, piemēram, blogpostus LinkedInā. Es varu to izdarīt vieglāk, tas var mani pamudināt uzrakstīt kādu rakstu vai pētījumu veikt, pabeigt doktorantūru, piemēram. Vai
es nezinu, ja kādam patīk kaut vai uztaisīt kaķīšu bildi un uzdāvināt kādam. Ja uzņēmuma darbinieki tiek iedrošināti, ja viņiem ļauj, ja viņus mazliet vēl apmāca, kā var lietot šos te rīkus, tad šī te atvērtā vide var radīt iespēju, ka darbiniekiem rodas iniciatīva un viņi paši, bez pavēles, paši veido atvieglojumus un automatizācijas savam darbam. Ideālā gadījumā nevis, ka priekšnieki to lūdz darīt, bet ka darbinieki paši grib. Un mūsu uzdevums ir radīt šādu atvērtu un labvēlīgu vidi, pasakot, kur glabājas sensitīva informācija, bet ko mēs droši varam lietot un apbalvot tos, kuri to jau ir izdarījuši, un veicināt šo te mākslīgā intelekta gudru izmantošanu uzņēmumā. Mums jāiedrošina savi darbinieki, lai viņi paši to dara. Bonus! Ja nezināt, ko šovakar pagatavot, nobildējiet to, iedodiet mākslīgam intelektam un palūdziet. Iedot man recepti, ko man šovakar uztaisīt. Tas ir tāds humorīgi beigās. Es drīkstu pašās beigās arī, tur ekrāns ir nozudis? Nē, nenozudis, vēl ir, jo tā ir pašreklāma. Sorry, bet ja gadījumā jums vajag sakārtot papīrus, ja gadījumā jums vajag palīdzēt ieviest vai uztaisīt kādu automatizāciju vai aģentus, vai arī apmācīt atbildīgo darbinieku par mākslīgo intelektu, zvaniet tūlīt, vai arī apmeklējiet certifikācijas centra mājaslapu. Starp citu atgādinu, tajā arī jūs varat veikt sava uzņēmuma novērtēšanu, tas ir bezmaksas rīks, un saprast, kurā riska pakāpē jūsu modelis atrodas. Lai jums izdodas!